Nu jā, un tā man tēma ir par vīrieti, sievieti un kā mēs atšķiramies. Nu, ja jūs esat pamanījuši, mēs esam atšķirīgi, vai ne? Vīrieši no sievietēm atšķirās? Jā, ne? Kurš domā, ka jā? Ok, pārējie domā, ka nē. Pārējie latvieši. Pārējie latvieši. Jā, un tas man vēl ir runāt vairāk par identitāti, par to, kas mēs tādi esam. Un saprast, kā Dievs ir domājis. Nu, viņš radīja mani par vīrieti un sauc vārdā. Un viņš manu vārdu ir savu roku augstās iezīmējis. Un ko viņš ielika manī jau no pašas radīšanas, kā viņš gribēja, lai es izdzīvoju šo dzīvi šeit, kā vīrietis. Un ir daudz sievietes man šeit mūsu vidū, un arī es ticu, ka Dievs ir līdz savu nodomu tajā, kā tu kā sieviete var izdzīvot. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs zinām, kā mēs darbojamies, kā es darbojos, un ka es kā vīrietis var zināt, kā sieviete darbojas, lai mums var vieglāk veidot šīs attiecības. Un lai nesanāk tā, kā man jaunākā māsa teica reiz tādu joku it kā. Viņa teica, un viņš pateica tādu joku, man atsēdināja 3 minūtēm. Es saku, nu kas tas bija? Es kaut ko tur viņam stāstu. Viņš tā pagriežas, man saka, klusē sievieti. Tavs datums ir 8. martā. Un turpin saku. Un viņa, Un kā jums liekas, vai Dievs, tad, kad radīja Ievu, domāja, nu, priekš viņas būs 8. marts, tāpēc kā Ādams bija 1. Es domāju, ka nē. Un tāpēc šī šodien tēma, un es ceru, ka tas mums palīdzēs saprast vienam otru, varbūt saprast sevi. Un sākšas, Einsteins forši pateica, ka, ja tu to nespēji vienkārši izskaidrot, tad tu to pietiekami labi nesaproti. Lūk, nākamais. Tālāk. Viņi dzīvo ilgi laimīgi. Nu, lai tas būtu iespējams, šis jāatcenē. Happy City. Un pirmā rīna ļoti smējās. Es esmu samulcis. Es esmu Latvijā. Un patiesībā pirmajā rindā cilvēks sēž. Viņš vēl smējās. Jā. Kāpēc es ieliku šo slaidu? Es parasti nekad netaisu slaidus. Es vienmēr vispār eju bez nekā un bliežu. Tāpēc, ja es gadīgi pārāk neturos pie tā, kas ir slaidos, es piedodiet, ja? Tur varbūt kaut kas pilnīgi nesaistīts ar to, ka es runāju. Un tāpēc ir jautājums, kāpēc ir slaids te? Vai tālāk? Labi. Tātad vīrietis un sieviete. Un ir atšķirības. Ja? Tas ir jāpieņem kā de facto, kā realitāte, kura pastāv. Tāpat kā gravitācija ir īsta, tiešām ir. Ja jūs tiešām neticat un savā agnostiskajā nostājā uzkāpsiet 12 stāvu mājas jumtu un teiksiet, nē, gravitācija nav īsta. Un spērsiet soli pāri dzegai, viņa joprojām būs īsta. Un tāpat ir daudz dažādas likumas apkarības. Tajā, kā mēs esam uzbūvēti, kā vīrieši un sievietes, kas vienkārši ir, tās ir īstas. Un ja es tās ignorēju, es varu ļoti smagi apdedzināties. Ja es ignorēju to, ka mana āda nekad ugunī neapdega, vai apdega. Ne, un man nav nekāda tiesību ļaut uz visu pasaules iekārt. Kāpēc tā ir? Kāpēc tā notiek? Nu, lūk, un tāpēc, man liekas, es svarīgi runāt par atšķirībām. Un es varētu lūgt jūs visi piecelties kājās uz brīdi. Lūdzu, piecelties kājās. Paldies, jūs varat apsēsties? Kāpēc? Nē, tas nav vienkārši tāpat. Tāpēc, ka tagad jūs sēžat, jums ir viena asins, kad jūs piecelties kājās, asins plūsma nedaudz pātrina savu ritē, ātrāk. Un skābeklis piekļūst smadzenēm, un ir vieglāk domāt. Respektīvi, kļūt nāk miegs, vienkārši piecelties kājās, pagrozīties, apēt ap savu krāsu, apsēdieties. Es to ignorēšu. Jums piekļūst skābeklis smadzenēm, būs vieglāk koncentrēties un domāt. Īpaši es šo stāstu skolās jauniešiem, kad viņi tur sāk kaut ko miegoties. Tad mēs uzspēlam kādu aktivitāti, un es jums saku, ka jums gadījumā stundā nāk miegs, vienkārši droši cilvēties augšā un staigājiet. Jā, un tā tad ir atšķirības. Vīriešu domāšana, sieviešu domāšana. Es nedaudz pašā sākumā par tām atšķirībām, tāpēc, ka jūs esat ievērojuši, mēs atšķiramies par tajā, kā mēs aizdzīstam sērkocību. Kā sievietes to dara? Jūs zinu? Meitenes, kā es to daru? Gluži tā arī. Nu tā gluži nav, tāpēc, ka dažreiz ir tā.
Jā. Es pārspīlēju. Es ļoti daudz pārspīlēju šeit ar to domu, lai mēs redzētu tās atšķirības. Tas nenozīmē, ka tas, ko es pasaku, ja sievietes parasti dara tā, ka visas tā dara, nē. Bet tās tendences, un es vienkārši gribētu uzsvērt tās atšķirības. Bet nevis tāpēc, lai pateikt, sievietes ir labākas, kā viņam paveicies. Vai otrādi, nē. Bet mēs viens otru papildinām, un tas ir Dieva plāns. Jā, un vīrietis to dara daudz pārliecinošāk, viņš ir šefs. Vai arī, piemēram, pa mobilo telefonu, kā mēs runājam. Kad sieviete runā, sākam vīri. Ādams ir pirmais. Kad vīrietis runā pa telefonu, un viņš dzird kādu satraucošu ziņu, viņa elkons iet uz augšu. Halo, kas bija? Ko? Kurš? Kāds? Tu viņam pasaki? Tas saprot? Tas tā vienkārši notiek. Savukārt, es noņēmu mikrofonu, tāpēc, ka vajadzēs. Savukārt, sieviete, kad viņa runā pa telefonu un dzird kaut ko satraucošu, viņas elkons iet uz leju. Kas bija? Ko? Kas vēl te rakstīt? Un mēs ļoti atšķiramies. Un es to tikai parādu, lai mēs saprastu, ka tās atšķirības ir. Un ja mēs tādās mazās lietās atšķiramies, cik daudz vairāk mēs atšķiramies domāšanā, tajā, kā mēs redzam pasauli. Es kā vīrietis redzu pasauli savā veidā, sievietes redzu citādā. Man nav ne jausmas, tā iekšēji to nevar piedzīvot, kā sieviete redz. Bet ir kaut kādas lietas, ko es saprotu, kas ir ļoti atšķirīgi tam, kā es kā vīrietis redzu. Un man ir 2 māsas, uz ko es esmu ļoti daudz piedzīvojis eksperimentus, teiksim tā. Un neteiksim, ka es esmu ļoti daudz saprats un mācījies, bet jā, daudziet es viņam apstiprinu daudz lietas. Un pirmā lieta, ka vīriešu smadzenēs, ja, visa informācija glabājas kastītēs. Tas, ko es tev stāstīšu, nav mans izdomāts. Marks Gungors ir tāds mācītājs, ja, bet daudz es varbūt redzējuši, bet es nedaudz par to pastāstīšu. Un tā lieta, ka vīriešu smadzenēs visa informācija glabājas kastītēs mazliet. Un katrai lietai savu kastīti. Savu kastīti priekš, sievas, priekš darba, savu kastīti, priekš mašīnas savu kastīti, priekš mācībām savu kastīti, priekš sievas mācas savu kastīti. Un tā tālāk, jā. Katrai lietai savu kastīti. Un tās kastītes nekad nesaskaras. Kas nozīmē, ja vīrietis vienā kastītē, viņš atver kastīti, uzmanīgi izdiskutē informāciju, kas ir tikai un vienīgi tajā kastītē. Un viņš uzmanīgi aizver viņus iet, lai nepieskārtos nevienai citai kastītē. Savukārt sievietēm tā nav, viņam tāda it kā liela kaste, bet ja īsti nav tādas formas. Tas tā kā tāds milzīgs vadu kamols, ja, kur visa informācija glabājas. Un tā informācija tiek vadīta pa vadiņiem, un viss ir saistīts ar visu. Ja? Mājas saistīts ar darbu, darbs saistīts ar mašīnu, ar ģimeni. Viss ir saistīts savā starpā. Un nekas nav atsevišķi. Viss ir vienkārši vienā lielā tādā sistēmā, tādā vadu jūklī. Un tā problēma tā, ja vīrietis pieskaras ne tam vadņiem, ne tajā vietā, ne tajā laikā, tad ir burtiski, jo tas spēks, kas vada to informāciju pa tiem vadiņiem, sieviešu smadzenēs ir emocijas. Ne? Un mēs kā vīrieši, mēs esam arī emocionāli. Mums arī ir emocijas, bet mēs neesam tik emocionāli kā sievietes. Lūk, un ļoti daudz konfliktu rodas tikai tāpēc, ka mēs nesaprotam. Vīriešiem viss balvājas atsevišķi, sievietēm viss ir kopā. Sievietes spēja darīt 2 lietas vienlaicīgi, vīrieši, nespēja. Un tas piemērs, ko es stāstu parasti, iedomājieties, es esmu mājās pie savas māmiņas, sēžu lasu žurnālu. Un māmiņa, es esmu kastītē lasīt žurnālu. Un kādas funkcijas kastītē lasīt žurnālu? Lasīt žurnālu. Es lasu žurnālu. Un ienāk māmiņa izņēma sveļu no veļas mašīnas, man liek, un kāja priekšā tāda bļoda ar veļu, un saka, Dēliņa izkārtot veļas, aizieš veikalu. Un viņa aiziet. Pēc pusstundu māmiņa ierodās. Ko viņa redz? Dēliņš sēž un lasa žurnālu. Kad viņa kājām ir veļā! Jā, tur viss pa vadiņiem aiziet. Jo tas, ka viņš nav izkārs veļu, nenozīmē vienkārši, ka viņš nav izkārs veļu, jo tas ir saistīts ar to,
ka viņš, parāda attieksmi, ka viņš man kā māte neciena un vispār. Un tiek izcēlta 25 gadu veca notikuma. Jā, par to, kāpēc tu nezināties to veļu. Un tas konflikts sāks tajā brīdī, saka, bet es taču tev teicu, izskar veļu. Un es, neteicu. Neteicu. Un sākās kašas par ko? Abiem taisnība. Jo māmiņa teica, izskar veļu. Jo viņa pieļauj, ka ja viņa lasītu žurnālu un es viņai kaut ko teikt, viņa dzirdētu un turpināt lasīt. Bet es to nespēju. Jo mana kastīte ir lasīt žurnālu, un ja es lasu žurnālu, tad tur nav funkcija klausīties, ko saka mamma. Tas ir atsevišķā kastītē. Tā kastīte vispār kaut kur nedarbojas pagaidām. Un man ir taisnība, man liekas, ka viņa neko neteica. Jo es neko nedzirdēju. Un man arī taisnība. Un kā teikt, atrisināšu tā situāciju, vai ne? Un ļoti bieži mums gadās pārpratumi. Tāpēc mīļās māsas, meitenes, sievietes, nekad mūžā nepasniedziet svarīgu informāciju vīrietim, ja viņš kaut ko dara citu. Tas uzdevums ir pagriezties. Halo, tu dzirdi? Aha. Lūdzu. Es pārspēlēju, saprotu. Bet ir ļoti svarīgi, ka vīrietis var 100% pievērsties tā ir lietai, ko dara. Citādi viņš tur nedzird. Ir pat tāda anekdota par diviem vīriem, kur viens pilnīgi tās nekās. Un otrs draugs saka, kas nav noticis? Man sieva. Es viņu ļoti mīlu, bet viņa tik daudz runā. Ko man darīt? Šaka, ļoti vienkārši. Te, ko viņa runā, tu tā skaties viņas virzienā, jā, Pirmo minūti paklausies, par ko ir raidījums, un tad vienkārši atslēdzies, jā, Viņa laimīga, tu laimīgs, visi laimīgi. Bet viens svarīga lieta, tu visu laiku tā nedari, jo viņi pieķers tevi. Tu nomaini tos vārdus, jā, forši, lieliski, jauki, tā. Paldies. Pēc nedēļas viņas atteikās. Tas pirmais džeks ir vēl vairāk nost vienkārši. Kas tev ir? Un tu darīji tā, kā es teicu? Darīju. Kas notika? Un sieva atnāk no darba mājās un stāsta, kā viņa tur gāja, un tur tas un šis un tā. Un man pēc 3 minūtes jau sāk nogurt ausis. Un es atceries, ko tu man teici. Un es skatos uz viņu, par ko viņa tur runā. Jā. Un man smaids parādās sejā. Jo strādā. Un viņa smaida, es smaidu, mēs abi smaidām. Tajā brīdī es atceros, ka teicu jāpamaina tie vārdi. Un viņa man saka, starp citu kaimiņš nomira. Forši! Tas tā anekdota. Bet es domāju, ka tas nav tas mērķis, kāpēc Dievs mums tā radīja. Un mums ir to daudz par to smieties, bet ir viens svarīgi kastīt, ko jāpiemina, kas vīriešiem ir un par kurš klātbūtnes sievietes nenomirš. Tā ir vislielākā kastīte, tā vīrieši iegriežas biežāk. Kas tāda kastīte, kas tur iekšā? Tur ir tukšums iekšā, tur nekā nav. Mums ir tāda kastīte kā nekas kastīte, jā. Jo vīrietis spēja nedomāt neko un joprojām elpot. Tas ir reāli iespējas mēģinās, kā tas ir. Visu laiku tinās, kā var nedomāt neko, vai tas ir tā, ka tas ir tā, un tas ir tā. Es nekrietēju, tas tā nenotiek, mums visu laiku tin kaut ko. Un vīrietis ir spējīgs nedomāt neko, tāpēc arī viņi mēdz sevi izpādēt nodarbēs, kas vispār neattīst smadzenes, jā. Piemēram, makšķerēšanas. Jā, braucām, un 5 stundas makšķerējām. Ko jūs runājāt? Neko? Mēs makšķerējām. Mierīgi, nav problēma. Un sievietes nenojauš, viņām liekas, viņas grib būt tuvāk vīrietim, grib viņu vairāk iepazīt, pat, pēc iespējas emocionāli tuvāk un tā. Bet varbūt es varētu, likšā tajā nekas, kas tītēt tur. Nē! Tāpēc, ka tad jau tur kaut kas būs. Jūs ziniet, kā sievietēm notiek, ja jūs ienāk pilnīgi tukšā zālē, pilnīgi vispār nekā nav, tikai balts sienas, vispār nekā ne lāmas, nekā tukšs. Forša zāle, tur varētu glāzdi pielikt. Tur varētu puķpot, tur varētu svecīt, tur vēl tumu. Es vīrietis ielēšu sievietē, kas kastītē. Es kaut kas tur to. Tik mīļš, tik jauki. Un tāpēc neredz, ka vīrieši ir satraukšies, vai viņiem kaut kas jāpārdomā, viņi vienkārši domā neko. Un ir tāds
nāves padoms, ko nekad vīriešiem nevajag dot sievietēm. Jo sievietes nespēja domāt neko. Un ja vīrietis risina problēmu tā, man ir problēma tā tālāk, kā es par to nedomāšu. Viņš tā arī var nedomāt par to, vienkārši domāt kaut ko citu. Un tad tas nāves frāze, kas sievietei, ko viņa dzird, tur satraucas, man tas un priekšnieks, nu beidz par to domāt. Kā par to vajag domāt? Un nekad nesakiet tādu frāzi. Viņa vienkārši labi to zināt. Un ja vīrietis skatās ārā pa logu, piemēram, skaisti, tur sniegs, apsniedzis, valds, augs, ar koku, viņš nopūšās. Un nopūta nozīmē neko. Cietā, ko tu domā, mīļais? Neko. Un ieliks tāda līriska apceri par tevi, cik skaisti balts un tā. Viņš tā. Neko. Jā, un ja vīrietis nopūšās, jā, arī valoda atšķirās, ja vīrietis nopūšās, tas nenozīmē neko. Vai arī otrs variants, tas varētu nozīmēt tā. Jā, tas bija labi. Es esmu labs. Ja sieviete nopūšās, jā, vajag. Un to nopūtu pavada tāds skatiens tā. Tad tas nozīmē, ka tu esi idiots. Man ir 2 māsas, un tas nav saskaitāms, cik daudz nopūtu es esmu saņēmis savā dzīvē. Jā. Arī no māmas. Skaisti, vai? Un tad tā lieta tāda interesanta, kad ja vīrietis saka neko, viņš tiešām domā neko. Ja sieviete saka neko, visticamāk viņa domā pilnīgi visu. Un trakākā ir tā kombinācija, ja tu vīrietis savā virzienā saņem nopūtu, viņš prasa, kas ir? Nekas. Tas nozīmē, ka tu esi idiots, un tas nozīmē pilnīgi visu, kas nozīmē zem vārdu idiots. Vai ne? Tu to nesaproti. Jo pa vadiņiem tas ir aizgājis jau, saslēdzies ar visu saistīts un tā tālāk. Un viņš, ko? Ko es izdarīju? Un tas ir ļoti labi, ja mēs varam zināt, un es pārāk gari neizpildīšu šajā visā. Tas ir smieklīgi un interesanti, bet es labāk gribu runāt par svarīgu. Un interesanti, kas ir nākamais slaidā. Jā, vēl nākamā? Jā, labi. Un man liekas, ka mēs dzīvojam tādā laikmetā, kad mums ir mūsu identitātes un vērtību krīze. Ja mēs paskatāmies uz pasauli, mēs mēram tādu viņu redzam. Un ka, viss ir jābūt tā un jābūt šitā. Un mēs kopējam, mēs atdarinām cilvēkus. Tas vienkārši tā notiek. Mēs savas vēlmes noskatāmies no citiem. Tāda mēs cilvēki esam. Un Dievs savā plānā, kad viņš radīja cilvēku, viņa sapnis bija, ka mēs savas vēlmes noskatāmies no Dieva. Kad Dievs rada Ādamu un Ievu un kopā dzīvo, Dieva sapnis ir, ka mēs savas vēlmes noskatāmies no Dieva. Kas notiek? Dievs rada Ādamu, viņš pieliek pie zvēriem, saka, nosauc viņus vārdā. Un Ādams nosauc. Dievs radīja, Ādams noskatās, kā Dievs bija radījis un turpina radīt. Viņš dod jaunu vārdu, kas nav bijis cilvēks vēsturē. Zebra, žirafē, begemons, vai ne? Viņš noskatās no Dieva un to dara. Un ir arī, teiksim, tāda antropoloģiska pētījuma, kas notiek, piemēram, 10 bērni. Un 10 dažādas rotaļlietas. Noliek vienā klasē. Un tādas, līdzvērtīgas, lai būtu ļoti dažādas intereses un tā tālāk. Un tā, ka šos bērnus palaiž iekšā, tas, kurš pirmais paņēma pirmo rotaļlietu, kā jums liekas, kur ir pieprasītākā? Tā pirmā. Visi noskatās, es gribu to, ko viņš grib. Un tad, kad ienāk grēks, mēs noskatāmies vēlmes viens no otra. Tā vietā, lai noskatītos vēlmes no Dieva. Mēs pazaudējam to skatu uz Dievu. Mēs redzam, mēs viens no otru. Un tas noved pie tāds identitātes krīzes tādā veidā, ka es neskatos uz Dievu, kas es esmu, bet es skatos uz citiem, kas viņi ir, ko viņi dara, un man arī tas jādara. Viņi brauc ar velospēdu. Es arī gribu velospēdu. Viņam ir džips, man arī vajag džipu lielāku. Varbūt pirkt autobusu? Tas vairs nebūs stilīgi.
Mēs noskatāmies savas vēlas, mēs noskatāmies īstenībā savu identitāti. Un, ja mans bērni to vienkārši eksperienci atdarīja nokopēt, tad mēs to darām, mēs kā to nedaram, bet mēs to darām vienalga. Un ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs varam atgriezties pie tā, kas ir tā mana identitāte. Jo visi sakņojas tava identitāte. Varbūt ne tajā patiesa identitātē, kas tu tiešām esi Kristu, jo Kristu tu esi jauns radījums, Kristu tu esi svētais, tu esi daudz lietas, ko Bībele saka, kas mēs esam, bet tajā, ko es domāju, kas es esmu, tas veidomāju. Nevis tas, ko Bībele saka, kas es esmu, bet tas, ko es tiešām domāju, kas es esmu. Un vakar biju Krimuldā, netīšām. Braucu garām, iebraucu, un tad pavadīju 5 stundas. Tā, mēs gadīties reizēm Krimuldu. Un tur bija Bībeles stunda vakarā, un kaut ko tur, es tur savā nodabā kaut ko staigāju apkārt un pie tādas baltās tāflas, un tur sāku zīmēt kaut ko. Un es gribēju uzzīmēt krustu, tad ļoti skaistu. Un tur zīmēju, un galīgi nesmaksāju nozējuši. Nākamā, nesanāk. Un vienmēr sakot, es uzzīmēju krustu, un sanāca tā zīmēja beigās, ka tam krustam ir, jūs zināt tāds krusts, ka viņam ir tā kā nagla caurumu. Tā kā pie labās rokas, kreisās rokas pie kājām, un augšā vēl viens. Un tajā brīdī nāca atklāsme. Kas tās ir par 4 naglām, nevis 3. Ar 2 naglām pienagloja Jēzus rokas, ar 1 naglu pienagloja kājas, bet vēl bija 4. nagla. Ar to pienagloja uzrakstu pie krusta. Jēzus Nācerietis jūtu ķēniņš. Un tā bija nagla, kas iespējams Dievam sāpējusi vairāk, jo tā bija nagla pa identitāti. Jēzus tiešām bija ķēniņš. Un to pienagloja pie krusta. Un tad, kad ja man brauc augumā par to, ko tu dari, ar savām rokām, tas ir tā kā pienaglot rokas, tas trāpa par rokām. Vai kur tu eji? Trāpa pa kājām. Vai ko tu saki? Bet tad, kad tev trāpa pa tavu identitāti, tu esi idiots. Un ja tu to dzirdi 5 gadu vecumā no savas lielākās autoritātes tēti vai mammas, tev ir 30 gadi, tev ir māja, mašīna, 2 mašīnas, sieva, bērni, viss ir kārtībā, bet tu esi idiots. Tu tiešām esi idiots, jo tu neko nerubīji. Un visu dzīvi tu centies kaut ko ierubīt, jo tev ir ienaglots par identitāti. Tev ir pienaglots, pieliks, tu esi tāds. Un tāpēc ir ļoti svarīgi runāt, es kā vīrietis, kāda man identitāte, ko Dievs viņš man radīja. Es tāds esmu. Kāds esmu? Dievs, kāpēc es esmu tāds? Un ja es paņēmu, es ticu arī to brūci, mēs to neredzam, to sirdī, ko ienagloja par identitāti, viņš to paņēma pie krusta. Lai mēs varam dzīvot jaunā identitātē. Tajā, kas ir Kristus dāvinātā, tajā, kas ir no mūžības ieliktā, pēc Dieva tēva un līdzības, tā identitāte, kuru baudīja Ādams un Ieva. Un Dievs grib, lai mēs pēc tā tiecamies un varam izdzīvot. Un es sākšu, visticamāk, ar vīrišķību. Un man jums ir jautājums. Vēlāk. Bija kāda lekcija, ko man iespēja lasīt Latvijas Universitātes ekonomikas fakultātē, un tur arī bija iegaidīti daudz cilvēku. Tā lekcijas nosaukums bija vīrišķība, kas maina pasauli. Un es saprotu, ka mums ir milzīga vīrišķības krīze šobrīd. Ne tikai Latvijā, es domāju. Un mēs esam pazaudējuši to, kas ir vīrietis īsts. Kādu brāmu šodien īstā vīrieti? Ar 5. bērnu vai 6? Trešu. Un mēs tā kā medījam meklējam, kas ir tā īstā identitāte. Un mūsu attiecības un mūsu tēviem ir ļoti ievainotas, tāpēc ir ievainota mūsu identitāte. Jo Kristus parāda, ka viņa identitāte veido viņa attiecības ar tēvu. Tā ir viņa identitāte. Kristība brīdī atskan balss no debesīm, saka, šis ir mans mīļais dēls, ko man labs prāts. Tā ir Kristus identitāte. Kad mēs esam Kristu, tā balss attiec uz mums, jo Kristus dzīvo mūsos. Tu esi mans mīļais dēls, tu esi man mīļā meita, uz ko man ir labs prāts. Tā ir tā identitāte. Un svarīgi, ka viņa mūsos ir ielikt. Mums viņa jāiemācās atpakot, ieraudzīt. Caur svētiem rakstiem, caur objektīvu patiesu zinātni, ko zinātnieki atklāja, un to, kas tiešām patiesas, tas nekādā gadījumā nebūs pretrunā ar Bībeli. Un mums ir jāiet tajā virzienā. Un šis salīdzinājums vīrišķībai ir tā kā 4 sejas un 4 šķautnes. Un tās sejas kaut ko simbolizē.
Jā, būs lauva, pēc tam būs vērsts, tad būs ēdlis un cilvēks. Un tās 4 sejas var atrast Bībelē, Jāņa atklāsmes grāmatā. Un tie simbolizē 4 evaņģēlijus. Lauva simbolizē Mateja evaņģēliju, Jēzus, lauva no Jūdas cilts, Mesija. Un zem katra tā simbola stāv pašā, kaut kas ļoti dziļi biblisks un simbolisks. Un mēs šodien, diemžēl, neprotam vairs runāt simbolus. Vienīgie simboli, ko mēs protam, ir 140 rakstzīmes Twitterī. Mēram, lauva? Kas ir lauva? Es viņu nevar iepaustot Twitterī. Tagad tev vajag arī bildīgs viss un tā. Un Bībele ir tādā ziņā, nav tas vieglākais, vai ne, lasām gabals. Bet, ja mēs tiešām lūdzam, Dievs var atklāt, ko Dievs var pateikt par mani, kāds es esmu, ka es varu iepazīt sevi no jauna. Un, ja nemaldos Jākabās, lai teiks, ka Dievs mūs atdzeļinājis, nolicis kā radības pirmajus. Tagad Kristu mēs esam kā Ādams. Mums ir tāds pašs privilēģis, kā bija Ādama tad. Staigāt par šo pasauli, dzirdēt, ko tētis saka, un kopā radīt pasauli. Brīvi! Mēs tā darām. Mēs vairāk baidamies un tā. Bet labi, un tad par vīrišķību, par to, kam es ticu, kā Dievs jau ir ielicis mūsos kā vīriešos, ka mēs tādi jau esam īstenībā. Mēs, kad esam 5-6 gadīgi, mēs tik ļoti ilgojamies to izdzīvot. Bet tajā laikā no 5 līdz 25 kaut kas notiek. Kaut kas pamanās riktīgi sačakarēt. Dažiem nepaveicās jau ātrāk tiek sačakarēts. Un tagad, kas tas slēpjas ir tās vīrišķības sejas, ko, man liekas, Dievs ir vēlējies ierodīt katrā vīrieties planētas. Pirmā lieta. Jā. Uzlaik, viss ir aicinājums, atbildība un... Nē. Jā. Un lauva tas ir kā zārka karalis, ja viņš simbolizē vadītāju. Simbolizē to, kurš uzņemas atbildību. Un vīrietis tāds, kuram ļoti patīk izdzīvot savu aicinājumu. Viņš ir, karotājs, karavīrs, ķēniņš, valdības. Jaunu zemi iekarotājs. Un tas ir katru vīriešu sirdī. Un tur beigās arī pie prioritātēm. Un katrs vīrietis ir aicināts būt par vadītāju. Bībele saka, ka vīrs ir ģimenes galds, tas nozīmē, viņš vada savu namu, kā tu vari vadīt draugi, tu nespēji vadīt savu namu. Un katrs vīrietis ir aicināts būt par vadītāju, jo katrs vīrietis, izņemot īpašas gadījumus, ir aicināts būt ģimenē. Par tēti, par vīru, par vectēvu un tā tālāk. Un to simbolizē ietver, šis ir lauva. Un tā interesantā lieta, ka Jēzus uzņēmās atbildību, viņš teica, es uzņemos atbildību par savu ģimeni, brāļiem un māsām, un es uzņemos viņiem grēkus. Tā ir, es saku, jā, es eju to daru. Un es ticu, ka daudziem vīriešiem ir iekšā tā vēlme uzņemties atbildību, tā vēlme vadīt. Tā vēlme būt priekšgalā, vadītāju. Un es domāju, mēs nevarētu dzīvot mūsu valstī, ja nebūtu tādu vīru bijuši mūsu Latvijas vēsturē. Piemēram, pēc Pirmā pasaules kara bija jāveidojas Latvijas armija. Un kā jums liekas, kuri bija pirmie, kas uzņēmās atbildību par savu tēvu un teica, jā, es to darīšu, es uzņemšos atbildību, es iešu. Tie bija 400 jauni džeki no 16 līdz 18 gadu veci. Tie bija pirmie, kas bija Latvijas armijā. Un pēc tam vīri tā pasties, labais. Mēs arī esam, un tad izveidojās armijas kāds ar 70,000 vai cik. Bet pirmie bija jāspēr tas solis, jāpaņem tas lēmums, kā Imants teica, vīrietis ir lēmums. Un šeit, runājot par attiecībām, ja katrs vīrietis ir aicināts pateikt, jā, es precēšu, es ņemšu to sievieti par savu valādu draugu uz visu savu mūžu. Un vīrietis ir aicināts ne tikai vienkārši pieņemt tādu lēmumu, bet darīt visu, lai šo lēmumu izdzīvot katru dienu. Tas nozīmē, ja tu pasaki jā Dievu un cilvēku priekšā, tad tas nozīmē, ka tev jāsaka būs jā katru dienu. Tu pamodīsies, teiks, jā, Dievs, es izvēlos mīlēt šo sievieti arī šodien, vairāk par visām citām šīs planētas. Jā, tas ir mans lēmums arī šodien, un rīt es celšos un atkal izvēlēšos to pašu, un parīt to pašu. Es esmu uzņēmies atbildību, un es to darīšu. Un katrā vīrietī tā iekšējā vēlme jau. Jūs paskatieties uz maziem zēniem 4-5 gadus, varbūt 6. Kad viņi spēlē lomu spēles, kas viņam parasti ir ties lomu spēlēs? Sākam skaļāk drošas. Ko maz zēni parasti spēlē?
Kas viņi ir? Varoņi, kādi? Kas, piemēram? Supervaroņi, Supermens, jā. Spidermans, Batmans. Policisti, ugunsdzēsēji, vai ne? Tie tādi, tuvāk ikdienai supervaroņi. Bet visiem patīk būt supervaroņi. Kad es biju mazs, es atceros, es reāli sapņoju sapnus, kā es izglābu savu princesu. Tie bija tik reāli. Un, bet bija man tie sapni. Un jauni zēni un puiši, viņi sapni, un iedomājieties, kas pats interesantāk ir. Ja viņš ir Batmans, tad viņš ir tāds Batmans, kas ir stiprāks par Spidermanu un Supermanu. Neviens nesapņo būt. Es būšu miskārts mašīnu šoferis. Vai arī es būšu, nezinu, tur, kurnieks. Nē, visi būs supervaroņi. Visi. Un stiprākie, un varonākie, un labākie. Un tas jau ir ielikts iekšā. Ja jūs netopat kā bērni, nenākt uz Dievu valstībā. Ja es tā teicu. Un mēs pastamies uz bērniem un pastamies uz pieaugušu vīrieti un uz zēnu. Vai ne? Tie zēni ir tā, ticīgi, jā, es esmu pats labākais, būšu tā. Vīrietis, nē, zini, dzīvi, tāda, Un mēs pat lietojam savā ikdienā valodu, ka mēs izvairamies no atbildības. Nevis jā vai nē, bet redzēsim. Skatīšos, kā sanāks, varbūt, iespējams, grūti pateikt. Un visu laiku, tā, kaut kur tikai lai nav atbildība. Nē. Ja es izgāžos, kas es par vīrieti? Bet īsts vīrietis, man liekas, uzņems atbildību gan par saviem lēmumiem, gan arī par kļūdām. Jā, es kļūdījos, bet tas ir tālāk. Es iedomāju apstāties. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs kā vīrieši varam iemācīties ieraudzīt to atbildību. Un tas ir vajadzīgs kāds piemērs. Vajadzīgs vīrietis piemērs. Pat ja tas nav tēvs, kaut kur citur skolotājs vai nav, vecākais brālis, viens jēdzīgs vīrietis, kā piemērs. Ja viņam nav tāda, ļoti grūti, viņš nespēja izdzīvot to vīrišķību. Un mums ļoti katastrofāli pietrūkst vīru, kas uzņemās atbildību par šām sievām, par šām ģimenēm. Tāpēc, ka viņi jau redzējuši kādu, kas dara līdzīgi. Kā lūdzu? Risinājums. Risinājums ir mūsu rokās. Un es zinu, paldies Dievam, es zinu vīrus, kas dzīvo ar atbildību un kas ir tiešām izdzīvo savu vīrišķību. Un tas risinājums, es domāju, tas risinājums ir šodien šeit. Tu vienkārši pieņem lēmumu. Es negribu tā, kā es esmu līdz šim dzīvojis, es gribu labāk. Es gribu būt labāks vīrietis šajā vakarā, nekā es biju no rīta. Un man kaut kas jādara. Es varbūt beidzot izcīšu izskats. Sākšu ar to. Un ja es piepildīju katru apsolību, ko Dievs bija solījis, viņš uzņēmās atbildību par katru vienu pravietojumu. Es esmu Mesijas, to izpildu, es to uzņemos, es to daru, es. Un mums vajadzīgi tādu vīru. Un kur tad ir vēl, ja ir baznīcā? Ja baznīcā mums tāda nav, ja baznīcā mums tāda, kas pasaka jā un tomēr nē, vai jā, vai būt, tad ir traki. Mums baznīcā ir jāsāk. Mums ir jātur pie vārda, mums vīri. Nevis tādā ziņā, ka tā pateikt, tu tur esi lupata, tur nevar turēt doto vārdu, bet palīdzēt augt tajā. Jo tu nevari, tu sākt ar nozīgām lietām. Jā, man liekas arī, tur ir arī svarīgi, ka tu pieņem to jā, nē. Vīrs ir vārds. Vīrs un vārds, esat dzirdējuši tā teicienu. Paskatāmies uz politiķiem, uz filmām, kur vīrieši ko rāda, ko mēs dzirdam, attaisnojums galā. Siests. Un man liekas, ka sieviete, viņa ierauga, ja vīrietis patiešām uzņems atbildību, viņai jūtas droši. Viņai nav šaubu, ka viņam ir uzticēties. Un tas ir tas, kas vajadzīgs. Ja ģimene ir valsts pamats, tā mazā šūniņa, tad es ticu, ka tas viena no pamatlietām ir, kad mēs piedzīvojam to, ko Dievs ir ielicis vīriešu sirdī, es esmu uzticējis, ka tu vari uzņemties atbildību un to nest. Un tad, kad tu pasaki jā, un tas notiek, tas ir īsts vecis. Jā, un man liekas, ka ir svarīgi uzņemties atbildību par tām visām jomām, nevis tas, ko vīrieši mēdz darīt, kā viņi aizbūt no atbildības ir. Darba kastītē viss ir kārtībā, vai ne? Tur hobiji visi forši.
mājās es sieva tā kastīt, nerūpāju. Bet es esmu es darbā pelnu 2 reizes vairāk kā pirms gada. Es esmu krūts vecis. Bet tajā kastītē ir nekārtība. Jā, bet mēs to nevirinām pārāk. Un, diemžēl, tā notiek. Un, man liekas, īsts vīrs uzņēmās atbildību par to, jā, tā ir man nekārtīgā kastītē, es to sakārtošu, es nezinu kā. Un es gribu mācīties. Un, man liekas, tā ir īsti vīršķība. Un arī prioritātes, ka tu saproti, ka pats svarīgākais, tas ir attiecības ar Dievu. Ja kaut kas traucē tavām attiecībām ar Dievu, tad tu pieņem lēmumu, visas to man to dzīvē nevajag, jo tas traucē manām attiecībām ar Dievu. Nākamais ir attiecības ar tavu sievu. Ja nav sievas, tad ar ģimeni, kas tev ir. Un ja kaut kas ir priekšā tam, jebkās, tad tam ir, jābūt. Tam nav tur vieta. Vai ne Dievs, pēc tam tavs tuvākais, laulātais draugs vai tavu ģimeni. Un pēc tam nāk visas pārējās lietas. Un man liekas, ka jābūt, mums vajadzīgi vīri tādu piemēru, kas neaizraujas kalpošanā vai neaizraujas darbā. Bet viņš pasaka, es negribu, es iešu pēc sievas uz māju. Viss. Viņš aizēja. Jo sieva ir vienīgais dzīves liecinieks līdz mūža galam. Jūs pa mani aizmirsīsiet, es ticamāk. Kad jums būs 70, jūs pa mani nedomāsiet. Bet tā kā man un manai sievai būs 70, mēs dzīvosim kopā un mēs joprojām būsim viens otram. Tāpēc ir daudz vairāk vērts ieguldīt jau tagad manās attiecībās ar sievu, kas man būs vēl pēc 50 gadiem, nekā iztērēt sevi kaut kādos pasākumos, kur visi pēc tam aizplūkst aizmirst, un tad arī sieva, viņi tur kaut kā sarūpnējums augsts, un kad mēs mājās, un viss izšķēr. Un tu paliec pie savas sievas. Kad tu piemēram, ja būtu precējies, es te runāju, un zvanu sievu, čau, mīļā. Nekas man svarīgāks par sievu, par šīs pasaules. Nekas. Un tas ir tas jautājums, ko es gribu jums jautāt tagad. Kā jums liekas, kāpēc Dievs radīja Ādamu pirmo? Kāpēc? Viņš ir atbildīgais, labi, vēl kādā vien? Vajadzēja kādā ziņā? Kādam jābūt pirmajam? Jā. Labi, vēl. Kāpēc jūs radīja pirmo Ādamu, nevis Ievu? Vai viņš? Viņš izvēlētos blakus ar sievieti no kazām. Ko viņš sākumā darīja? Es domāju arī, ka Dievs neradīja Ādamu, tāpēc, ka viņš baigi krutāks. Nē. Pirmo. Es domāju, ka Dievs nebija arī tik stulbs, ka viņš nezināja, ka Ādams viens nepavairos cilvēku dzimt. Viņš radīja Ādamu vienu, kas visi pa divi, cilvēks viens, saļuka kaut kas, ko tagad darīt, es zinu, glābsim situāciju, Ādam guli. Es domāju, Dievs nebija tā, ka viņš, kļūdījās, vai, kaut kas nenostrādāja. Neatvērās kastīti īstā izpērbīja. Bet es ticu, un es esmu pārliecināts, ka Dievs ļāva Ādamam piedzīvot vientulību bez sievas. Piedzīvot to, ka viņš apkopja Ēdenes dārzu, ka viņš nosauc zvērs vārdā, viņš strādā Dieva darbā, Dieva druvā, un tas viņu nepiepilda. Viņam joprojām kaut ko gribās. Un tad Dievs dāvina dāvanu sievu. Un tas ir kaut kas pāris. Un tam ir jābūt vīrietim, kas pasaka jā. Te, kad tu saki jā savai sievai, tajā dienā pie altāra, tas nozīmē, tu saki jā, tu esi svarīgāk par visiem darbiem, ko pats Dievs man uztic. Jo tie man nepiepilda. Nekāda kalpošana, nekāda tur tas un tas. Nē, tu. Un tādam ir jābūt vīrietim. Tādu, es ticu, Dievs vēlas redzēt vīrieti. Un tas ir, ja mēs tādu ieraugam, tad liekas, kā viņš tā varēja uzmest mūsu tur, pasākumu un tā neierasties? Tieši tas sievas. Viņš aizgāja tur futbolu spēlēt. Vai citu, tu skaties. Un, jā. Un tas, man liekas, ir svarīgi, ka šī vienam tālāk. Vērsis, vēl divi.
Un, kas man liekas arī nav mazsvarīgi. Es nesaku, ka tad, kad Ādams gāja un nosauca dzīvniekus vārdā, ka tas nebija svarīgi. Dievam tas bija svarīgi. Vīrietim svarīgi darbs, ka viņš dara darbu. Nav slinku vīriešu pasauli. Ir tikai vīrieši, kas nedara īsto darbu. Jo vīrietim svarīgi, man liekas, redzēt rezultātu. Es izgāju ārā, tika ar zāli. Pēc pusdienas tik īsa zāli. Padarīja darbu. Yes, es redzu rezultātu. Sievietēm varbūt nav tik svarīgi tas rezultāts, kā process, tur attiecības un tā. Un es pieļauju, tas varbūt izskaidro, kāpēc ir maz vīrieši, kas grib būt skolotāji. Viņš aiziet uz skolu, nostrādā 8-9 stundas, viņš nekādas izmaiņas neredz. Kā atnāca pirmajā stundā? Pēdējā stundā aiziet. Varbūt mācību gada beigās kaut kas mainās. Varbūt. Tāpēc ir ļoti grūti vīrietim tā. Bet es negribu attaisnot to. Tā ir, man liekas, arī svarīga lieta, kas vīrietis tā kā raksta, tas ir darbs, ko viņš var darīt un strādāt, un ar prieku un gandarību redzēt rezultātus. Tad viņi tā Ādams un Dievs skatās, jā, visus nosaucā, baigi forši. Kaut ko neaizmirsām? Nē, tas ir tur kaut kāds tur sarkanvāda rūs, viss kārtībā. Neaizmirsām. Jā, labi, ejam tālāk. Ēdus. Es ticu, ka vīrietis ir veidots arī kā garīgo vērtību nesēs savu ģimenē. Kādas vērtības nesīs vīrietis? Tā viss nams vienkārši dzīvos. Un, ja darbs, kas ir, ko simbolizē Marka evaņģēlijs, tad tas, ko Jēzus darīja, tur ir teikts, viņš nenāca, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu. Ka vīrietis ir aicināts, lai viņš kalpotu savā ģimenē, viņš kalpotu savā draudzē, lai viņš darītu un upurētu no sevis kaut ko, savu komforta laiku un tā. Un Kristus bija pilnīgs vīrietis. Viņš dara smagu. Viņš kalpoja mums. Un ēdas, tas ir Jāņa evaņģēlijs, kas simbolizē garīgumu un vērtības. Un es domāju, mums ir milzīgs izsaukums pēc vērtībām. Jā, nāk miegs ļoti atcēmies kājas. Mums ir milzīgs izsaukums pēc garīguma mūsdienu pasaulē. Mēs redzam visus tos feng shui, reiki un jogas un ezotērikas un viss pilns. Cilvēki meklē garīgumu, ir izslāpuši pēc tā. Un vīrietis īstenībā ir ilgos stāvēts tāds spēcīgi garīguma pamatu. Ka viņš dzīvo pēc tiešām, pēc vērtībām tādām, kas, viņam liekas, kas izturē. Bija kārdinājums tur kaut ko nošmugulēt, bet es izturēju. Otrs vārds – vērtības. Ja jūs nosītrojat pirmo burtu, kas paliek? Vērtības. Un tā īstenībā ir diezgan liela izvēle mums šodien kā vīriešiem. Es izvēlos ar vērtībām vai ērtībām. Atšķirība ir viens maziņš burtiņš, 2 strīpiņas. Bet dzīves raksturojums un dzīves kvalitāte milzīgi atšķirība. Vērtības vai ērtības. Un vīrietis ir tas, kurš to nosaka. Daudzajādā ziņā. Viņš jau šodien mācās, ka viņam būtu jāmācās. No tēva mēs mācāmies ārējo pasauli. No māca mēs mācāmies mūsu iekšējā māju pasauli. Māma būs tā, kurš tu mācīsies kā cilvēks, vienalga meitene vai džeks. Tu mācīsies to, kā jābūt mājās, mīļums un tās iekšējā visa lietas. Tas, kā tu jūties kā mājās. Un tās ir tas, kurš rāda, kā ir tā pasaule, kā dzīvot šeit. Un tur ir ļoti svarīgi, ka tu vari stāvēt uz stingru mugurkaulu un līdzjūtīgu sirdi. Un ka vīrietis uzņemās atbildību par savu namu, viņš ir gatavs strādāt, atdot daudz ko no sevis, lai to uzturētu, rūpētos. Un viņš saka, es nezinu, kā jums tur pasaulē, bet šajā namā mēs piedodam. Mēs neatriebīgas. Tās ir mūsu vērtības, tā mēs stāvam. Man ir vienalga, ko jūs tur pasaulē aprunājat. Mēs šeit ceļam gaismā, lai esam izrunājam. Un es vēlos, lai tā būtu. Jo vīrietis kā ģimenes galva, mana galva rūpēs par visu manu ķermeni. Ja man kājai sāp, tad es nesaku, kā tā tev vajadzētu. Nedēļas sots, mājas ārsts.
Es esmu ģimenes galva un es rūpējos. Un tas ir tad, kad es domāju, ja sieviete sastop vīrieti, kurš stāv sabalām patiesām vērtībām, mīlestību, piedošanu. Un tādas lietas viņi vienkārši redz, ka jā, viss, tas ir, es gribu, lai tāds ir, vīrietis manā mājā. Es gribu tādu iet līdzi. Saku, jā, tas viņš tāds ir. Man liekas, ka mēs ka džekiem ir ļoti svarīgi redzēt jau no mazām dienām. Un mani kā vīrieti tas šokē. Savā ziņā, es neesmu tam gatavs un es nezinu, kā tas būs. Bet man kā mazam bērnam vajadzēja redzēt, kā tētis kļūdās, ceļās augšā un iet tālāk. Bet ja mans tētis visu mūžu ir rādījis, ka viņš nekad nekļūdās, vienmēr ir perfekts, tad ja es kļūdos, tad man liekas, ka kaut kas man nav kārtība. Es neesmu derīgs. Un man ir ļoti svarīgi no tēta redzēt to, ka nokrist un celties augšā, tā ir tā vērtība. Ja es neredzu, kā tu piecelies, es nekad to neiemācīšos. Un tas, kas mani paralizē, ir doma, ka man gudriem mūviem, kas daudziem visu kaut ko gudru māca, es nočikarēšu kaut ko tā, ka man būs jālūdz piedošana savam dēlam. Būs jānokrīt uz ceļiem, es saku, mīļais dēls, lūdzu piedod. Es sačkarēju. Bet tā būs jādara. Un ja mans dēls neredzēs, ka es to daru, viņš nekad to neiemācīsies darīt. Ja mans dēls neredzēs, ka es mīlu savu sievu, viņš nekad to neiemācīsies darīt. Un ja mums nav bijuši tēvi, kas tā dara, un tā patiesībā mums nekad nebūs tāds tēvs. Bet mans kā tēva uzdevums ir parādīt uz pilnīgo tēvu debesīs. Saka, mīļais dēls vai meita, es kļūdījos. Paldies Dievam, viņš mani piedevis manas kļūdas. Es varu stāstīt par savam kļūdām atklāt, par savam kļūdām seksualitātē, vēl kaut kur, kā Dievs piedevis, kā tu esi varējis piecelties, un viņš, jā, tēti, tu neesi perfekts. Paldies Dievam, ka viņš ir perfekts. Un tas ir tas, kas vīrietim ir jādara. Jo ir pat tāda statistika, es nezinu tikai, kur precīzi tos cipars, bet ja ģimenē vīrietis ir ticīgs, tad 80%, tēvs ir ticīgs, 80% iespēja, ka bērni arī būs ticīgi. Bet tikai sieviete, tikai mamma ir ticīga, tad 20%. Tā, bērni ir ticīgi arī. Un vīrietis tiešām nes tās garīgas vērtības. Un tas ir jāmācās jau šodien. Es kādreiz trenēju brīvā cīņā, un mans sapnis, protams, bija būt par olimpisko čempionu. Bet nav tā, ka es no rīta pamosos, kažam, bet ir sestdien, varētu kļūt par olimpisko čempionu. Olimpiskais čempions, tā nenotiek. Un mēs kā vīri, mēs sapņojam būt par čempioniem savā ģimenē, savai sievai, savai bērniem. Man ir divi karjeras sapni. Būt par brīnišķīgu vīru, par lielisku tēti. Pārējais ir. Kas tur bija? Ar kādu mašīnu braukšu? Jā. Ja es būšu brīnišķīgs vīrs un lielisks tētis, es rūpēšos par to, lai mums ir visiem, kur aizbraukt, nezinu, pie maniem vecākiem, vai sievas vecākiem, vai nav. Bet tie ir man galvenais sapnis. Viss. Un aizvedās, kas tur tikko? Viņš tukt un dzied. Tas mēs notiek. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs varbūt neesam tik brīvi runāt par tām vērtībām, bet mēs varam savu stāju parādīt. Un mums ir jāmācās tiem jauniem vekiem. Es nezinu, pārāk nav kavēties iepriekš. Tā ir iepriekšē teicis. Ka man ir svarīgi, ka es varu parādīt vīriem, ka ir alternatīva iespēja kā dzīvot, nevis tā, kā paliekās. Un es arī skolās jauniešiem saku, ka ir ļoti viegli dzīvot tā, apčurājot pieminekli, izdaudzot skatlogu. Brīvi, jebkurš tā var. Jebkurš var apčurāt pieminekli. Come on. Bet vai tu vari nodzīvot tā, lai tavas dzīves dēļ uzcelt pieminekli? Tas ir jautājums. Un nevis sabiedrībai redzam pieminekli, bet vai tavs sieva un tavu bērnu uzcels pieminekli un vai viņi, vai tu būs priekš viņiem tas varums. Tas super varums. Es nerad jauniešiem jautāju, kas ir jūsu dzīves piemērs, jūsu varums. Viņi daudz dažādus cilvēkus. Es gribētu, lai ja maniem bērniem kāds pajautā to jautājumu, un viņiem pirmā atbilde ir, mans tēvs un mamma, viss nav varīgi. Tas ir mans sapnis. Pārējais tam īsti nav nozīmes.
Ja viņi būs vienīgie, kas būs manas dzīves liecinīgi, būs Dievu. Un, man liekas, ir vērts tā dzīve. Labi, nākamais cilvēks, Lūkas evaņģēlijs, un tas... Nē. Tas nav cilvēks, tas ir cilvēki. Un tas nozīmē seksualitāti. Jēzus bija 100% Dievs un 100% cilvēks, un viņam bija seksualitāte. Viņš bija vīrietis. Es domāju, visu fizioloģisku uzbūvu kā vīrieši. Un tā ceturtā sfēra, par ko būs arī pēc tam noslēdumā Kaspars nedaudz izdalīsies, tā ir seksualitāte. Un seksualitāte mums ir ļoti ievainota. Mēs varam mēģināt būt ļoti atbildīgi, pieņemt lēmumus, mēs varam būt ļoti strādīgi un ļoti tādi garīgā vērtīgi, bet jums sačakarāt seksualitāti. Baigi grūti. Un tas lielākais postē visai pornogrāfija, īpaši mūsdienas. Es pats biju vairāk kā 12 gadus atkarīgs. Un es esmu pilnīgi brīvs. Man pat iekšēji nav vēlmīgi, un es ko tādu. Bet tu nevari būt uzticams savai sievai, ja tu nespēji kontrolēt savu seksualitāti līdz laulībai. Tāpēc tā ir smaga cīņa, kas jācīnās šodien. Un tas, ko es parasti saku meitenēm skolās, es saku meitenes, tikai 2 lietas jums saviem čekiem jāpasaka, jūs sākat draudzēties. Pirmais jautājums, ja skaties porņus. Un tas ir tas sītiens. Un ja viņš skatās, tad priekš viņas smadzenēm tu neesi vienīgā. Tu esi kārtējā. Bildīte. Nesapņu, tu būsi vienīgā. Tas nogalina visu, par pornogrāfiju. Un to seksualitāti izčikē. Un otrs jautājums ir pasaka tam džekam, mums nebūs seks, kamēr neprecēsimies. Vai viņš saviedrās seju. Skaidrs paldies. Bet jā, tas tā. Un man liekas, ka tā ir arī tā svarīgā mūsu vīršķības daļa, kur, kā jau mēs arī, man liekas, pieminēja, ka vai tev vecāki par to runājuši, par to seksualitāti. Es biju pēc 6. klases vienā skolā Rīgā. Viņiem tik ļoti interesē viss par seksu. Un par gejiem un lesbēm. Un kas tad, kāpēc tā un šitā, tā. Viņiem nav seksuāli interesi, viņiem ir vienkārši interesi. Viss. 8. klasē un 9. klasē džeki. Pubertāts vecums ir tā uzrakstā jautājums labs, kāpēc zēniem manā vecumā tik ļoti gribas seksu? Kas pās man, tas man jāstāst. Tas ir tēvam bija sen jāizstāst. Un tēvam tas bija sen jāizstāst. Un tās lietas ir tie jautājumi, kas man atbildētu. Un ja mums neatbild tēvs, kas mums atbildēs? Internets. Viņš zina visu. Nē. Bet par to vairāk Kaspars sīkāk runās, par tieši pornogrāfiju. Labi, brauc un tālāk. 1, 2, 3, 4. Tas vienkārši tāds aizbergs. Es te ilgi neuzkavēšos. Tas, kā es ārēji uzvedos, kā es runāju un kā es izskatos, tikai aizberga redzamā daļa. To visu veido lietas apakšā emocionālais līmenis, mans vajadzīga līmenis. Pat svarīgākā daļa ir vidi, valsts ieņem dienests. Un attiecības ar to. Aha. Man liekas, mēs dzīvējam tādā pasaulē, ka tev viss ārējais par cilvēku, ka tev būs katastrofāli, ja tev nebūs pietiekami daudz pīķis. Bet vērtības un identitātes līmenis. Tas, kam es ticu, kas es esmu. Tas veido man to, ko es runāju, ko es saku, ko es daru, un tas ir pašā pamatā. Braucam tālāk, un mēs esam nonākuši pie sievišķības. Un es neesmu ļoti liels eksperts šajā jautājumā, bet cik es esmu to piedzīvojis, tad man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kā Dievs ir veidojis sievieti, un tas ko viņi sagaida, izdzīvot to sievišķību. Un es domāju, ja vīrietis izdzīvo to vīrišķību, kā Dievs viņam ir ielicis, tad sievieti ir tik viegli izdzīvot to sievišķību, vienkārši tā jūtas. Un tur nav baigi jāpiepūlās. Tas vienkārši tā, un ja mēs skatījāmies maziem džekiem, kas grib būt supervaroņi, paši stiprākiem supervaroņi, tad mazas meitenes grib būt princeses, pati skaistākā princese. Nē, es vienkārši princese. Viņi negrib būt bulciņu pārklēju konditorijā. Nē, būt princese un iekāp mammas kurpēs un pasties mamma, ka skaists kurpes. Tāpēc, ka mamma ir skaista, viss, ko viņa velk, ir skaists. Wow!
vai ne? Un mamma tikai, nē, man atkal kilograms par daudz, un Bētiņ skatās, mamma, tas tik skaists, un tāpēc, ka visas drēbes ir skaists, ko mamma, visi, wow! Un es ticu, ka Ādams ieraugot Ievu, viņam bija kaut kas līdzīgs, ka tas ir kaut kas tik skaists, tas ir pārāks par pilnīgi visu citu. Un tur ir, man liekas, svarīgi tā sievietes identitāte, kas sakņojas Kristu, ka tu esi vērtīga tāda, kā tu esi. Tu esi skaista un gudra. Skaista un gudra. Tieši tāda, kā tu šeit sēdi tagad. Nu jā, bet tad tinās par filmiem, vai nekas tur nav, kas ir, un nav, tad tu neko nezini, un Bet reāli, ja es par tevi tā domā, ka tu esi skaista un gudra, viņš priecājas par tevi. Un ir svarīgi, man liekas, ka tu vari priecāties par sevi tāpat, kā ja es priecājos par tevi. Un es vienkārši esmu caur šīm lietām, jo laiks nav nepielūdzams. Un tā pirmā lieta, man liekas, kas sievieti, pēc kā viņa ilgojas, ka viņa varētu būt tā kā ietīta romantikā. Cēl man augstā dziesmu palasiet. Vienkārši. Tas ir sirds lidojums un viss tie romantiskās filmas un tā tālāk. Džeki pasās tā, otrdienās romantiskais vakars, izslēdzam. Nu, viens kā Džeki, jā. Pat nekas kastītē tas nedara. Romantiskā filma, Bet sievietes sirds pēkšņi kaut kā ieskatās. Mans princis nāks pēc manis. Viņš būs uzvarējis ļauno pūķi. Un visbiežāk tas ļaunais pūķis, kas ir jāuzvar priekš tās princeses, labāks datorā. Vai ne? 3x vai kaut kas tam līdzīgs, vai ne? Free porn. Tas ir tas pūķis, kas jāuzvar šodien. Jo neuzvarēs to pūķi, nebūs nekāda daļā princese aizmirsti. Viņas smadzenes, Džeks smadzenes būs izvarots. Un tu jau vari sapņot un cerēt. Bet es domāju, ka sievietēm ir ļoti svarīgi, ka viņas var līdzdarboties un palīdzēt vīriem pārvarēt šo pornogrāfijas tās visas lietas. Un es domāju, ka katra sieviete ilgojas būt tā saudīta, būt tā princesīte, būt tā tam savu vienīgiem, tam īstiem. Ka nav jau svarīgi, ka tev visi pasaules, nezinu, Džeks tiem pakaļ, bet ka tas tavs īstais un vienīgais, viņš atnāks pēc tevis, atradīs tevi, vienalga, kur tu esi, vienalga kādu, bet viņš to izdarīs. Viņš ir gatavs būt par varu dēļ tevis. Viņš gaidīs dēļ tevis. Tu esi tā vērta, lai tevis dēļ gaidīt. Sievietes sirds, jā, tu mēs radīt. Un, mēs vienkārši, jūs varat palasīt cauri rakstoties, tas ir, man liekas, nākamais ir neizvietojama daļa no piedzīvojuma. Nezinu, vai tas labākais vārds, bet, ka tu esi kaut kas tik īpašs, tas nākamais, tu tik mūlīgs bija. Jā, apakaļ, jau tikai saku. Jā. Un Ieva Ādamam bija kaut kas neaprakstāms, kaut kas tāds, ko nekas cits pasaulē nevarēja piepildīt. Un es domāju, katru sievieti grib saisties savu vīrietim blakus, un ka vīrietis pasaka, mīļā, ja nebūtu tevis, es vispār nespēju izdarīt. Vai ne? Ka tu esi vissvarīgākā pasaulē. Nav nekā svarīgāka. No cilvēkiem. Un katru sievieti ilgais būtu tāda. Nevis tur 5 džekiem no rajona. It kā svarīgāk. Bet tam savam īstiem vienīgiem. Un te ir jā, un man liekas, ka tas tajā laulības kontekstā skatoties, tas jāsaprot, ka laulība nav zemes izdomājums, tas ir Dieva plāns mūsu dzīvē. Dievs to izdomāja debesīs. Un iedomājieties, Jēzus mūs kā draugs sauc par savu līgavu. Un viņam patīk mūs, kā savu līgavu ņemt līdz piedzīvojumā, kas ir misija šeit uz zemes. Dziedināt slimus, izdzīt jaunus garus, un tā tālāk, sludināt evaņģēliju. Mēs jau līgavu, tikai sievas, mēram topošā. Un Jēzum nebija pašvērtības problēmas ar to, viņš teica, un jūs darīsiet vairāk nekā es daru. Ka vīrs var pasaka savu sievai, ar te domāties, un viņai biznesā ir labāk kā man. Bet man to nav problēmas. Es saku, nē, tu esi sievietes, tā pie ratiem. Bet jūs paskatieties uz to Bībeles gaismā, ka Kristu
Viņš tik ļoti mīl un pats atdod sevi mūsu labā, ka viņam nav svarīgi, ka viņš nedara tik lielas lietas kā tās, ko darīs, ko viņš saka, jūs darīsiet. Un man liekas, šo 2000 gadu laikā baznīcā ir notikušas daudz lielākas lietas un vairāk nekā Jēzus dzīves laikā. Un tas ir piepildījies, tā ir. Un ja es par to neķer kreņķi, ļoti bieži biznesa cilvēki nemaz neparaksta kaut kāds kontrakts, kamēr viņš nav ieraudzījis savu biznesa partneru sievu, jo ja tu rūpēs par sievu un tavas sieva ir tavas dzīves neatņemama piedzīvuma sastāvdaļa, tu esi ok, Džeks, tev var sadarboties. Ja tev ir tāds kaut kāds vai nekas vai kaut kā tam līdzīgi, tad tev uzreiz ir cilvēki, kas vienkārši to ļoti, ļoti ņem vērā. Un man liekas, ka sievieti, ka viņi ilgojas pēc kaut kā tāda, un ka tas ir viņas sirdī jau ierakstīts. Un tas nenotiek tā, kad vīrs, saka, es uz jums galvā aptūst. Bet, jā. Un teiksim, skatoties Bībeli, man liekas, ka Pāvils saka, vīri mīlēt savas sievas, tā nav pavēle, tā ir atmosfēra. Ģimene. Saka, vīri mīlēt savas sievas, radiet atmosfēru. Jā, stāsts par Ādamu un Ievu. Es vienkārši, man grūti iedomāties, kāds ir, kad ir vīrs un sieva, viņiem nav tur grēks pa vidu. Jā, labi, bet nākamais, teiksim, dažādi personāži no Bībeles Cipora. Viņa bija Mūzes sieva un bija ļoti gudra sieva. Mūzes bez viņas nebūtu ticis galā. Tur ir tas viens stāsts par apgraizīšanu, kur bija jāveic, un Mūzes to negribēja darīt. Cipora paņēma akmeni, veic apgraizīšanu, viss kārtībā darīts. Viņa izglāba Mūzu un pēcpusi. Tāda sieva, kā Cipora. Viņa neaizvietoja Mūzes dzīvē. Neviens cits to nebūtu izdarījis, tieši viņa. Nākamais, piemēram, Abigaila, jā. Viņa bija sieva vienam džekam, kuram vārds bija Sliņķis vai Buļķis vai kaut kas tam līdz, tulkojumā. Viņa bija ļoti gudra. Un par viņu rakstīts gudra sieva. Starp citu, kad es Bībeles meklētāju ierakstīju gudra sieva, tur atradu vairāk rezultāts nekā gudrs vīrs. Abigaila. Dāvis tur sargāja tam džubaram lops un tā tālāk, viņam vīriem pietrūka ēdiens. Viņš sūtīja sūtņus pie tā džeka, saka, klausies, mēs te visu kaut apsargājam tavus īpašums, pavaro mūs, tur 200 vīri vai cik tur 400 neatceros. Un viņš pasaka, kas tu tās, neko nezinu, atšķirīs. Viņi aizēja atpakaļ pie Dāvida, Dāvids dzirš to vēstu no saviem vēstnešiem, saka, apjauziet zobenu, močīsim nost to džeku. Viņi apjauž zobenes, skrien, nesās uz to pie tā džeka, lai viņu nokaut, un pretī skrien Abigaila savāt savam kalponēm, tur maizes, vēl kaut ko, izskrien pretī krīt savu vaigu, Dāvida priekšā saka apžēlojies, un tur mums vīrs tur un tā. Un visu izdara tā džeka vietā. Džeks uzzinājis, ka īstenībā viņa sieva viņam izglāba tikko dzīvību, un es izturīgs nomirst. Viņa bija gudra sievība. Un es ticu, ka katrs vīrs ilgojas pēc tādas, kas ir neaizvietoja viņa dzīvē. Un ja tu esi Kristū, tad saproti, ka tev nav problēma to, viņu vairāk uzslavē, viņu vairāk tur ierauda. Nekas. Jo viņa runā par mani, mēs esam viena miesa. Man nav problēma to. Jo es tāpat esmu skaists, gudrs, mīļš. Mūra, jā. Un ir daudz, teiksim, stāstu Bībelē, kur mēs varam ieraudzīt tās sievišķības, tās iezīmes, ka viņas tā vienkārši parādās. Ka viņas ir daļa no piedzīvuma. Un nākamais, kā atklāja skaistumu, un tur vien rakstvieta. 1. Pētera 3.7, un jūs lasat, teiksim, 1. Pētera 3.7, tur ir rakstīts tā, ka sieviete kā vājais dzimums vai kaut kas tam līdzīgs. Un latviskā, un turienes nāk visi šitās tā pavērdzināšanas domas un tāds, sieviete zina savu vietu, vai ne? Kā bija Vācijā kaut kādā laikā Kuhi, Kirke, Kinder. Virtuvē baznīca bērnu. Tas tā jāra malā, ne tikai tas. Bet tad šeit, 1. Pētera 3.7, tur ir, ja mēs skatāmies no grieķu valodas to vārdu nozīmi, tad uzskatīt nākamā. Tad tas vārds par to trauslumu, par to trauku, tas nozīmē dārgs trauks, ar kuru Dievs pasaulē ielēj skaistumu. Mīļās māsas, jūs esat tas trauks, caur ko Dievs ielēj skaistumu šai pasaulē. Un tas nav tas, ko es izdomāju. To Jēzus teica, caur savu vārdu. Un ja kāds vīrietis tev uzlūko kā kaut ko mazāk, tu neesi viņu cienīgi.
viņš nav tevis cienīgs. Ja vīrietis tevi uzlūko kā dārgu trauku, ko Dievs pasaulē ielai skaistumu, tad tas ir pa īstam. Un vīrietim jābūt dziedinātam, lai viņš to varētu ieraudzīt. Kāpēc? Tāpēc, ka Imants jau pieminēja to rakstu vietu, par ko es ļoti daudz runāšu. Bet Mateja 19.5, un tur ir rakstīts tā, ka tur uzliek pēdējo slaidu vienkārši. Mateja 19.5 rakstīts, un vienkārši pēdējais slaids. 10 minūtes? Es domāju, mēs varēsim arī ātrāk beigt. 19.5 rakstīts par to, ka un vīrs atstās savu tēvu un māti, pieķersies savu sievu un tie būs viena miesa. Un tur ir 3 lietas. Atstās tēvu un māti, pieķersies sievai un tie būs viena miesa. Un ir svarīgi, ka tas ir Dieva vārds, kas to ir, Dievs to ir pateicis. Ka kļūt par vienu miesu, jo tā pārgulēšana, ko Imants runāja, seksuālas attiecības, tas ir pēdējais no tiem trījiem. Pirmā lieta tev ir jātiek vaļā. No tēva un māca, tā var teikt. Jā. Bet ne tikai fiziskā plaknē, bet arī emocionāli. Un ļoti daudzas mātes turpina kontrolēt savus dēlus. Viņi ir apprecējušies un turpina vadīt viņu dzīves. Nevajag darīt tā, vajag darīt šitā un tā tālāk. Un džekiem, nepietiek atbildības un drosmes pateikt, nē, tā ir paldies, māma, ka tu man baroji, kad bija maziņš, mainīja pampers un tā tālāk. Paldies, nē, tā ir mana ģimene, mana dzīve. Es esmu šeit novalsts robežas. Vīrietis tas, kas ir, tā kā jāuzņemās. Un kad tu esi brīvs no tā, tas kaut kāds kontrols, ļoti tāds nežēlīgs reizēm, kas mēdz izpostīt ģimenes. Tam nav jānotiek ar milzīgu troksni, tā vienkārši tā bakstot. Bakst. Pietiekami ilgi bakstot, vienā un tajā pašā vietā pietiekami sāpīgi paliek. Jūs zināt, ja, kad bija arī tādas otrā pasaules kara laikā, tie karceri, kur ieliekti, tur tā kā kaut kā tā sēdi tupi, un tad tev vienkārši pilna ūdens virsū. Kas tur piliens? Bet jūs esat redzējuši, ka kaut kur pilna pilieni, viņi izgrauž asfaltā caurumu, pietiekami bieži pilni. Un no tā ir jātiek vaļā. Ja tās tās vai mamma tev visu laiku iepakst. Kā es reizēm mēdzu stāstīt, kad ir bijuši gadījums aizbrauc uz laukiem zāģēt malu, ko mana omīte zāģē mani. Un viņi jau tikai labu, bet es viņu saprotu, bet nežēlīgi sāp. Un tev ir jābūt tai drosmei vienkārši pateikt, nē, šī ir man dzīve, mēs te dzīvojam un paldies par to labo, bet ja bakstījieni, iezāģējieni un tā. Bet es jau tikai reiz 3 mēnešus. Vai kā tā līdzīgi. Un viņi jau grib labu, un mamma un teica vienmēr grib labu un tā tālāk, bet nevienmēr tas tā sanāk. Un tu pieķeries tas jau. Un tad tu kļūst par vienu miesu. Ja tur ir samainīta tā secība, tad man liekas, lietas nestrādā. Un ģitāra nespēlēt samainīt stīgas vietā. Neskan. Briesmīgi skan. Skan, bet briesmīgi skan. Un vēl vienkārši dažas atziņas, ko es esmu pierakstījis, ka man liekas, ka ja vīrietis izdzīvot savu vīrišķību pēc aicinājumu, kā Dievs aicinājis, un sieviete ir ļoti viegli būt sievišķīga. Un ir svarīgi atcerēties vīriem, ka sievas tev nepadarīs laimīgu. Un sievām atcerēties, mīļās vīri, jūs nepadarīs laimīgus, aizmirstiet. Viņi nav tam paredzēti. Bet tas, ko viņi izdarīs, viņi jūs padarīs labākus. Mana sieva man padarīs par labāku vīrieti, un es, kā vīrietis, savu sievu padarīšu par labāku sievieti. Man liekas, ka Dievs ir paredzējis laulībā mūs pārsteigt ar to, kad satiekot sev īsto, tu īstenībā atklās, kas tu pats patiesībā esi, jo viņš to ieraudzīs un novērtēs. Tas otrs cilvēks ieraudzīs to, ko tu pats nekad neesi redzējis, un viņš laik teiks, tu esi tik skaists, tik gudrs. Nē, man mammas laik visu mūžu teica, es esmu stūps. Nē, tas ir gudrs. Un viņš to ieraudzīs, jo viņš tev vienmēr sludinās ar savu dzīvi to patiesību, kā Kristus tevi redz. Vienmēr tu būs pārsteigts, kā,
es esmu arī gudrs, skaists, wow, viss tās lietas. Tas notiks, un to nevarēs īsti apturēt. Un vēl kāda svarīga lieta, man liekas, arī runāt par robežām, kad es domāju, varbūt saistīts arī ar aiziešanu tā un māc, ka ja kādam tava brīvā izvēle mīlēt to cilvēku vairāk par visiem cilvēkiem uz šīs planētas ir problēma vai traucējums, tad tā ir viņa problēma. Ja Dievam tā nav problēma. Un tas ir jāapzinās, ka tā nav, jā, es viņu mīlu tā, bet, viņiem tur kaut kas nepatīk, ka es viņu tā mīlu un tā tālāk, nē, tā ir viņa problēma, ka viņam kaut kas nepatīk. Dievam nav to problēmas. Tāpat kā bija viens salīdzinājums, es tikai teikt aizmirstu, par to, ka mežam ir iebildums par to, ka Dievs radīja tārus. Jā, tad mīzes un tā, bet Dievam nav. Tas varbūt nav tās ļoti atbilstošākais salīdzinājums, bet tā doma, ko es gribēju pateikt, ka ja Dievs ir sveitījis tevi, laulībā, un kādam tas nepatīk, tad man nepatīk, lai viņi tiek ar to galā. Neuztraucies par viņu problēmu. Jā.